2017. gadā nopirku sev tālruni OnePlus 5. No tā laika viņš ir ļoti labi man kalpojis, nestoties to, ka ir bijuši veseli virkni visādas ķibeles, tā skaitā esmu mainījis arī akumulātoru, bet tagad pēdējā laikā man zona ļoti bieži pazuda un vēl viss kaut kas. Un es domāju, ka vajadzētu tomēr nomainīt kaut kādu normālu tālruni un, protams, palikšu pie šīs pašas kompānijas tālruņiem un izdomāju nopirkt OnePlus 13. Nu, baigi dārgs priekš manīm. Ņemot vērā, ka uzskatīju, ka par telefonu maksāt vairāk par 200 eiro, tas jau ir neprāts. Un tad es esmu saņēmies uz šo neprātu un nomalējumu nopirkt OnePlus 13. Sameklēju šo tālruni oficiālā mājaslapā oneplus.com. Šī izvēlētā modeļa cena mājaslapā bija 1049 eiro, 100 eiro bija atlaide, paņēmu zilā krāsā, 16 GB operatīva atmiņa un 512 GB iekšējā atmiņa. Man jau gribējās 1 terabitu, bet šai globālai versijai tik daudz nebija. Ir 512 GB ir pats lielākais. Visu tehniskos parametrus jūs varat, protams, paskatīties. Ir ļoti daudz, kas par to stāsta. Un vēl, kas te bija būtiski, ka bija arī dāvana. Viedais pulkstenis. Bet nu tagad tās dāvanas vairāk šeit nav, viss ir izpirkts. Šeit jūs redzat pasūtījumu orderi. Redz, kur ir pats tālrunis, kur es pasūtīju. 1149, tas ir bez atlaides vēl tiem 100 eiro. Reku šis pulkstenis, kurš maksā kaut kādu 250 eiro. Un šeit ir aizsargu vāciņš par gandrīz 25 eiro. Šeit jūs redzat kopējo summu, kā es jau iepriekš minēju, priekš manis tā ir tāda astronomiskā cena izlikta telefonā, bet, kā jūs redzat pirmo reizi, nu nezinu, ceru, ka ne, pēdējo reizi 1066 eiro, bet ņemot vērā, kā jūs redzat, man ir tāda liela atlaide sanākusi. Un pēc nepilnām 10 dienām varētu būt, 15 dienām, man atnāca sūtījums,